Sievi latvieti un bērni latvieši, un viņi jau visi pieauguši tagad. Nu, pat esmu atskrīja mazmeitiņa, un tā vēl nekāda valoda runā, bet nu, mēs viņai stāstam lietas par latvisku un runājam, un tā, un ceros, ka viņi, nu, noteikti viņi iemācīsies. Nu, sabiedrība, Čikāgas latviešu sabiedrība, tur ir, visi runā latvisku. Mēs nedomājam par tām beigām, vai vienkārši iet uz priekšu, kas jādara. Varbūt tās mēs vēl, mums vēl Amerikā pāris izrādes, varbūt dziesmas svētkos būs izrāda nākamā gada Milvokos. Tad gan jāsaka, sitīs gitārs pret sienu. Bet nebrauc jau tās peļņas dēļ, tas jau būtu muļķīgi, vai ne? Bet vienkārši tādu sagādāt cilvēkiem prieku un paši papriecāties. Tas ir apmēram tas motīvs, kas mūs vēl dzer. Nu, mēs jau, kā es teicu, vēl kāds pāris izrādes mēs izspiedīsim, bet visā visumā mēs taisīsim cietā. Mēs esam tik tālu viens no otra, cilvēki zinātnība līnītos vispār, kā mēs darbojamies. Divi cilvēki, tā līnija nebija šodien, divi cilvēki ir no Kanādas. Janīna ir no St. Louis, Reips ir no Louisvilles, Kentucky, nu vienīgie, kas Alns, es un Armāns, mēs esam no Čikāgas. Mums visādi projektiņi ir, mēs gribam taisīt piecīšu dziesmu grāmatu, vai ne? Un to dabūt gatavu līdz 2012. gadsimtam vairākas dziesmas, un varbūt tās būs jāuztais vēl viens CD ar tādām, kas nav vai piecīšiem, vai kaut kādā citā kombinācijā. Tā kā kaut kas vienmēr tiek darīts, jo, ja es neko nedarītu, es nevarētu. Es skatītos televīziju, dzert aliņu, un tas nebūtu labi. Un vienmēr kaut ko daru, un es vienlaik trenēju futbolu, mācīju futbolu maz bērnīs tādu no 4 līdz 6. Un tas labs darbs ir, teiksim, pretīm nerunā, vai ne, un tā ir viss, ko liekai. Jā, vai bērniem, tāpēc mēs iesākam arī to bērnu dziedāšanu, jo tas labi pārgāja to grāmatiņu, labi cilvēkiem patikās, iegādājās to. Mēs jau ļoti priecīgi esam, ka Latvijā mums ir bērnu kori, nu, kā profesionāli, kas dzieda mums, vai ne? Tad tur ir tiešām kādreiz saskrien acīs, cik labi viņi dzieda un izjūt. Tā kā mēs ceram to arī šogad piedzīvot. Trīs 5 gadus bija lielā Amerikas alumīnija rūpniecībā. Un garas stundas strādāju kādreiz 6 dienas, kādreiz 7 dienas, 12 stundas dienā, 14, kā vajadzēja, vai ne? Bet, nu, tas izskoloja manas bērnus visus un samaksāja viņiem universitāti. Tā kā nevar sūdzēties. Cik jums ir bērni? 3 dēli un meiteni. Kā ir ar jūsu bērniem? Viņi visi runā latviski, cik es saprotu. Kāds no viņiem ir domājis kādreiz atgriezties Latvijā? Ne. Kā jums liekas viss tas, ka tik daudz latviešu šobrīd ir ieceļojuši Anglijā? Traģis. Vienīgais labums jau iemācās angļu valodu, bet tas arī ir viss. Tā ir tā lielākā problēma, ka viņiem nav laba angļu valoda. Un ar to zemo līmeni, kurā viņi varēs runāt, viņi nevar labāks darbus arī dabūt. Jā, būs kaut kāda pakotāja, kaut kāda slaucītāja un tā. Es domāju, kā masa tāda. Cik daudz no viņiem apakaļ brauks, kas to zina? Ja Latvijā nekāda labāka apstākļa nebūs, viņi nebrauks. Ko jūs gribētu novēlēt Anglo Baltic News lasītājiem? Mācīties angliski. Iekrāt naudu, braukt apakaļ uz Latviju. Darīt kaut ko tur. Jo te jau arī tik tāļi viņi jau var tikt, un tad arī, teiksim, ja viņiem nav
labi izglītību, to ņem nekurš tālāk netiksim. Tāpat kā pirms Amerikā cilvēki iebrauc, visiem ir jāpārskolojas, visiem profesionāli. Jāiet skolās un jāmācās. Kā saka, Amerikā saka, vajag hastlēt, kad visu laiku kaut ko dara. Un pat cilvēki arī darīja tik ļoti ātros gados uz pērkām. Bet es to pašu novēlu arī šeienas cilvēkiem. Nekauties Jāņos, nedzert pārāk, dzert ar mēru, audzināt dēniņus, sūtīt latviešu skolās, ledējot audzes dejas, iet korīšos. Tas, ko es varu novērtīt. Tādīgi jau tā dzīves jēga lēnam pazūd, tad es tikot labi. Anglis vai skots vai velšmens vai kas. Nekas labs un beigas nesanāk. Bet jābūt pozitīvā, uz priekšu. Labi, paldies. Jā, paldies jums. Tu ar Dievu Amerika, pie krūtīm jāspiež Eiropa. Tik labi redzēt jaunas sejas, kas līdzi dzied un skaļi smejas. Tā kā Austrālijas truši, to Latvijas nesabraukuši. Ceram jums te labi ies, pelnīs naudu un vairosies. Lai dzīvo Pēters Petersons, mūsu tūres rīkotājs. No Londonas mūs ārā rāva, straumēnos atpūsties nāva. Straumēni no Latju pils, šeit ir citāds dzīves stils. Mūs 3 reiz dienā pārbaro, kā sivenus mūs uzbaro. Satrauktas ir mūsu meičas, apas palikušas kleitas, pie paskontroles nepazīst, no Anglijas ārā nelaidīs. Beidzamais pantiņš. Jauki bija pie jums būt ziemos, avadījām riekos vienos. Projām braucuma atliek savu,